Mazsalcas stāsts. Autori Dianola, Marija Samuļona un Ailta Laura. Pirmās vēsturiskās ziņas par Mazsalcas novadu atrodams Hupē Hronikā. Tajā rakstīts, ka 1127. gada samtleši ar savu floti iebraukuši pa Salcu, Putnieku ezerā un tālāk pa Rūju devušies uz Rūjenes pilsķām, lai izpostītu un aplautītu vietējos iedzīvotājus. 1224. gadā vācu krustneši iekaro Mazsalcas apkārtni. Zobebrāļu ordenis iegūst apgabalus ap Burtnieku ezeru. Rūjenā uzceļ mūra pili, no kurienes pārvalda arī Mazsalcas novadu līdz Salacas upē. 14. gadsimtā Mazsalcā uzceļ Svētās Marijas vārdā nosaukto katoļu baznīcu ar 5 pēdu bieziem mūriem, kura pastāv no Rūjenes baznīcas filiāla. Mazsalcas mūži izvedies no 3 muižām – Mazsalcas, Ikdenes un Blankenfeldes, kur sākumā ir bijušas pastāvīgas, neatkarīgas viena no otras. Pilsēta sastāvējas no 3 stāviem un pagrabiem zem tās, kuros uzglabāta ābola, kartupeļi un vīns. Pirmajā stāvā atrasies virtuve, sulāņu istaba un dažas viesistabas. Pilsēta sastāvējas no 3 stāviem un pagrabiem zem tās, kuros uzglabāta ābola, kartupeļi un vīns. Pirmajā stāvā atradusies virtuve, sulāņu istaba un dažas viesistabas. Otrajā stāvā bijusi kungu ēdama istaba, barona darba kabinets un guļama istaba, kā arī istabas baronesei un telpa 2 istabas meitām, kuras apkalpojušas baronesi. Trešajā stāvā atradusies viesistabas, jo no to logiem pievērusies brīnišķīga ainava uz 100-gadīgo parku un Salacu. Vistuvāk pilī atradusies muižas kalpotāja māja, kur dzīvoja sedlenieks, galdnieks, alus brūveris un dārza puiši. 1819. gadā Vidzemē notiek zemnieku atbrīvošana no dzimis būšanas. Zemnieki iegūst pārvietošanās brīvību, bet nesaņem zemi, tāpat jāslēdz zemes rentas līgumi. 1827. gadā pagasta iedzīvotājiem sāk dot uzvārdus. Tos izvēlas galvenokārt atbilstoši māju nosaukumiem, kā Čukurs, Galvus, Kaktiņš, Niguls, Nurniks, Ora, Peida, Roska un citi. 1841. gadā izceļas nemieru neražas dēļ. Rudenī Mazsalcā sapulcēs 50 personas, kas grib doties uz Rīgu, lai gūtu cara valdības pārstāvis dot viņai krojas zemi Krievijas dienvidos, kur būtu zemāka rente un mazākas klaušas. Pirmos namus tagadējā pilsētas teritorijā uzceļ no 1865. līdz 1867. gadam. 1905. gadā pavasarī un vasarā Mazsalcā vēl ir samērā mierīgi. 1906. gada sākumā vairākas reizes dragūni ierodas Mazsalcā, lai sagūstītu bijušo notikumu aktīvākos dalībniekus. Apmēram 70 mūžas dedzinātāji iesaistās meža brāļu kustībā un slēpjas Kulberģu pagasta Kroņa mežā. Daļa no viņiem emigrē uz ārzemēm. 1918. gada 22. februārī pilsētā ienāk vācu karaspēks. Apmēram 100 virsnieku un karēvi apmetas Valtenbergu muižā. Pēc ienaidnieku pārdzīšanas no Mazsalcas 1919. gada jūlijā notiek pagasta, padomes un tiesnešu vēlēšanas. 1920. gada 8. aprīlī Mazsalcu apmeklē ministru prezidents Kārlis Ulmanis, kurš pirms gaidāmajām Satversmes sapulces vēlēšanām tieks ar tautu pārstāvjiem. Pēc ilgiem strīdiem 1925. gadā 30. janvārī pieņem lēmumu par Mazsalcas pagasta nosaukumu. 1928. gada februārī Latvijas Republikas valdība piešķir miestam pilsētas tiesības. Pilsētā iedzīvotāju skaits ir 1200. Mazsalcieši sasniedz priecīga ziņa, ka plānots būvēt dzelzceļu,
kurš Mazsalacus savienot ar Rīgu. Radusies nepieciešamība īstenot plānu par tilta celtniecību pāri Salacu. 1939. gada 17. jūlijā Mazsalacus apciemo valsts prezidents Kārlis Ulmanis. Viņš dāvina 1000 latu aizsargu nama pārbūvei un aicina mazsalciešus dibināt patērētāju biedrību. Augstais viesis apmeklē arī ģimnāziju. 1940. gada 17. jūnijā Latvijas teritoriju iebrauc PSRS tanki un sāks mūsu valsts okupācija. Lai nomierinātu iedzīvotājus satrauktos prātus, pilsētas galva Daugulis 24. jūnijā sporta laukumā tieks ar mazsalciešiem. 1941. gada jūlijā pirmajās dienās vācu karaspēks tuvojas Mazsalacei. Tas rada satraukumu vietējos iedzīvotājos. Komunisti un padomju darbinieki uzsāk postīšanas darbus. 4. jūlijā mūžas pagraba apkārtnē sadedzina liels petrolejas krājumus. No pienotavas izlaupa sviestu, bet no tekstilu fabrikas vilnas audums un ziju. 1944. gada 24. septembrī Mazsalacā ienāk padomju karaspēks. Vācu armijas daļas, lai izvairītos no apvēkuma, strauji atkāpas. Vācieši nodedzina pilsētā koka tiltu pār Salacu, uzspridzina dzelzceļa tiltu un pilnībā sapos sliežu līniju. Izpostītā ir slimnīca un skola. 27. septembrī izveido jaunu pilsētas vadību. Pašlaik Mazsalaca izskatās šādi.